Šodien mēs esam Bikķernieku trasē, lai paskatīties, kā street sacenšas ar pro. Un jūs redzat, ka visi ir jau starta. Vai jūs redzat pretinieku street vadītājiem? Saki, jā, jo viņš brauc street mašīnu. Jā, ar street mašīnu braucam arī. Jā? Jā. Pat ne ar savu. Jā, un viņš brauc ar rallycrossa mašīnu, un es arī braukšu svešu mašīnu. Jā. Tā kā, jā, un tā viss ir interesanti. Nē, es paņēmu svešu mašīnu. Tā kā mēs ne ar savu. Jā, mēs te esam vispār. Mēs domājam, vai mēs tiksim tālāk pa pirmo tandēmu, tāpēc. Mēs trasi nevaram atcerēties, tāpēc būs jautri. Šī ir vienīgais Nissans, kurš piedalās street driftā. Jūs varat paskatīties, kāda violēta skaistlīte mums šeit ir. Tas ir vienīga mašīnā, kurai atvērās lukturi. Paskatieties. Cik spoilerus jūs mainījāt šī sezona? Godīgi sakot, sezonas sākumā man bija tāds viens traks uzlikts vienkārši intereses pēc. Viņš, diemžēl, beidzās vienā treniņā pret sienām. Un tagad ir atpakaļ pagājušā gada spoilerīts. Tā arī pagaidām dzīvo. Jā. Tā ir izdzīvojis, pat pāris avārijas. Kā jums būt vienīgām vadītājām uz Nissana? Neteiktu, ka vienīgais. Pro un semi-pro gan ir vēl Nissani. Streetā, interesanti. Cimperlīgs jau tas auto ir. Ar viņu ir jāpacīnās, jāpamācās. Pats neteiktu, ka baigais braucējs jau arī būtu, bet ekskluzīvāk. Vienkārši tas, kad ir savā ziņā savs stils interesanti un tādā veidā. Jūsu mīļākā detaļa jūsu mašīnā? Es laikam ieciklējos uz diskiem. Man patīk, kad ir diski. Dažādi. Labāk driftēt ar atvērtām lukturiem vai aizvērtam? Es spolējos ar atvērtiem lukturiem, lai es redzētu mašīnas priekšu. Es pēc lukturiem vados. Aerodinamiski gan jau noteikti, ka ciet. Šeit mēs redzam, ka virsbūve ir Mercedes, bet iekšā motors pieder BMW. Tādu tuningu plakstenīte. Man liekas, ka viņa ir priekš aerodinamikas, bet obligāti vajag arī kaut ko uz tās uzrakstīt. Šeit mums ir Lucky Fighter. Ko jūs darat? Tā esam stūres sistēma. Kaut kas notika? Jā, kontakts bija. Ar sienu? Nē, ar citu mašīnu. Ar citu mašīnu, un tā labāk ar sienu. Jā. Un cik laika jums aizņēma to visu izdarīt? Te jau diezgan vienkārši. Pēc 5 minūtēm to būs gatavs? Varētu būt jā. Jā? Varētu būt jā. Labi. Jā? Viss. Šeit mēs redzam ļoti interesantu modifikāciju, varbūt pēc kontakta ar sienu vai ar kādu mašīnu, es nezinu. Varbūt tas ir, kā ir, bez kontakta ar kaut kam. Varbūt tas ir oriģināla ideja. Parasti šī plakstenīte stāv šeit, lejā, bet tagad viņu bišķīti atnēsā augšā. Baņa Fighter. Un jūs redzat, ka ir LED lampiņās augšā. Kad šī mašīna bremzē, LED lampiņās iedegās ar sarkanu, lai aizmugurējā mašīna redzēja, ka šī mašīna bremzē. Ļoti skaists disku dizains, bet tikai uz viena riņķa. Riņķa колесо. Arī oriģināla tuninga ideja, bet šita točna pēc kontakta ar sienu. Un jūs redzat neliels zaudējums, bet man liekas, ka tas ir ne problēma. Un tas ir kā dizains. Jūs redzat? Tāds interesantais. Kā nokrasoja.
Šeit mums ir Camaro, vienīga Baltijas driftā, ļoti skaista mašīna. Arī ar interesanto tuning sistēmu, šī plakstenīša mana mīļākā. Jūs redzat, kā šī riteni izvelkti ārā un mašīnai ir vieglāk driftēt. Šeit ir kāda podziņa, lai izslēgt elektrību, kad notika avārija. Ļoti gribu uzspiest, bet nedrīkst. Piedodiet. Arī redzam, kā reste ir uzlimēta, bet lūgturi ir īsti. Ļoti interesanti. Un lūgturiem arī ir LED lampiņas šeit. Beidzot uz trases mēs redzam street un pro mašīnu. Dažreiz ir tā, ka treniņu laikā ar mašīnu kaut kas noticis un uz sacensībām mašīna jau nebrauc. Kā jums braukt ar dažādām mašīnām? Ar dažādām mašīnām, ja salīdzinu šo te mašīnu ar to mašīnu, kur es braucu pro klasē, tad tas ir pilnīgi divas dažādas lietas. Neskatoties uz to, ka viņi abi divi ir 46, BMW 3. sērija, bet tur viss ir cits. Piemēram, ja šai mašīnai ir 270 zirgi, tad tā ir, man liekas, sanāk 4 reiz vairāk, 3 reiz vairāk zirgu, 850. Tā kā, jā, atšķirība ir milzīga, es teiktu. Un jūsu mīļākā mašīna, kur ir? Abas ir mīļas. Tā kā ar abām divām ir savs knifiņš, kurš ir jāatkoš, piemēram, ar šito mašīnu tu nevar laust lielā leņķī. Ar to mašīnu tieši otrā, tev jālauž lielā leņķī un jāatspiež daudz gāze. Tā kā, jā, atšķirās arī, protams, šīm mašīnām riepa. Ja šeit mēs braucam ar ielas riepu, sunfulu, tad tur ir pavisam kaut kas cits, tur ir sliki un viņiem ir daudzreiz lielāks saķeri. Bet ar katru mašīnu ir sava jautrība, tā kā abas ir ļoti mīļas. Kāpēc jūs šodien esat uz street mašīna, bet ne ar pro? Tāpēc, ka pro mašīnai ir jātaupa resursi, jo, šīs nav sacensības, šis events ir vairāk for fun. Un pro mašīnu viņi varētu raksturot tādu laika bumbu, jo vairāk tur viņi brauc, jo lielāk iespējamība, ka ar viņu kaut kas notiks. Tā kā tīri tā, lai padaupītu gan finanses, gan mašīnas resursus, mēs nolēmām for fun šodien uzbraukt ar veco street mašīnu. Bet ar kuru jūs šodien gribat satikties? Godīgi sakot, ar ko es gribētu satikties, ir Edgaru Jenču, jo mēs ļoti sen neesam braukuši, un viņš arī uz kaut kādu laiciņu bija aizgājis no drifta, uz kaut kā, ja nemaldos gadu. Tā kā jā, ar Edgaru. Vai arī ar jebkuru semipro mašīnu, vai arī ar street. Es saku, man vienalga. Visi braucēji, par kuriem es braucu, ir vienmēr interesanti braukt. Mēs redzam, ka katrai mašīnai ir šā plakstenīte aizmugurē. Un mēs redzam, ka šī plakstenīte ir bišķiņ handmade, jā, un ka ar nāzi to izgrieza un uzlika mašīnai. Šībās karkas, kas savilks ar šurūpiem un boltiem vai ar šurūpiem, ka gribat. Un ja mašīna kaut kur ielidos, viņai nekā nebūs. Mēs varam redzēt, kā pro vadītāji brauc ar street mašīnām pret street vadītājiem uz street mašīnām. Šodien ir ļoti interesanti. Šeit mēs redzam, kā vadītāji uzsilt riteņus pirms gonkām. Viss sākas ar startu. Mēs šeit redzam, ka starting grid uzsāc gonku ar savu zaļo karogu. Pišķiņ vajag pagaidīt. Kā jums atgriezties driftā? Es jau neesmu nekur aizgājis. Īstenībā. Maza pauzīte pussezonas garumā. Un ar kuru jūs gribat šodien satikties? Ar pašlabāko. Vai būs kuleni? Nē, kulens nebūs. Nebūs? Ar šito mašīnu nebūs. Ar šito nē.
pēc starta vadītāji uzņēma ātrumu. Šeit ir balts kvadrāts, uz kuru dalībniekiem vajag trapīt ar aizmugurējiem riteniem. Šo kvadrātu dalībnieki sauc par kasti. Vienīgu Ford Sieru mašīnu. Redzam, ka viņi ir daudz daudzīta. Aizmugurējo detaļu daudz reizes nonesa, un tāpēc iekšā nekas nav. Pārāstām mašīnām mēs varam kaut ko ielikt bagāžnikā, bet sporta mašīnām mēs šeit redzam, ka ir benzobāks, šitā konstrukcija, un mēs savas drēbes ielikt nevaram. Šodien mums arī ir blakus sēdētāji, kuri var izjust ne tikai driftu, bet var izjust sev kā drifta dalībnieki. Un sāka darīt iemetienu. Vadītājiem vajag tikt ar aizmugurējiem riteniem. Varam redzēt, ka šeit ir siena no riteniem. Šeit ļoti interesanta situācija. Vadītājs padomāja, ka mūsu meitene vadītājs izstājas no trases un viņš aizbrauc prom, bet meitene pabeidza visu to apli un uzvarēja. Street mašīnā mēs redzam vadītāju meiteni, kuri nav baili. Kurai nav baili cenšties ar prom mašīnu. Каково ехать против ПРО? Страшно. Потому что ты попадаешь в облако дыма, если ты чуть-чуть отстал, а я еще близко ехать не умею, ты чуть отстал, ты попадаешь в облако дыма и дальше ты уже ничего не видишь. Страшно. Ļoti labi brauc mūsu meitene vadītāja. Šeit vadītājs otrais vadītājs bišķīt psihe. Потерял деталь. Потерял.
Mēs redzam, ka vadītājs dāvina rozes visam tiesiešiem. Un man liekas, ka tas ir bišķiet, nu, jūs zināt, kā padlizācija. Mums ir meitene vadītāja un pro vadītājs, kurš ir bišķiet dusmīgs uz viņu, bet nekas. Jūs jūtas braukt pret pro? Kā es jūtos? Vispār jau baigi forši redzi. Viņš man pat uzdāvināja rozīti, atvainojās par to, ka iečukāja manī, bet es jau pat biju vainīgi, jo es tur tādu bišķi tā kā piebremzēju, jo es nezinu, kur pazud mana konfigurācija, bet, nu, nekas, viss kārtībā. Forši bija. Jā, ļoti labi. Nu, baigie dūmis, cer, kad man arī reiz būs tāda mašīna, nu. Šeit mēs arī labi redzam zonu, uz kuru vadītājiem vajag tikt. Davайте, paskatiemies. Neviens netik. Vadītājs var nobraukt no trases, bet tikai ar vienu riteni. Un piloni arī nevajag sist. Strītam nav tik daudz spēka, mēs to redzam ļoti labi. Street vadītājs nogrieza trasi, to darīt arī nedrīkst. Šeit uz trases ir ļoti agresīvs un liels pagrieziens. Šeit dalībnieki stāv un gaida rezultātus, lai uzzinātu, kurš ir vinnējis. Mēs redzam, ka dalībnieki dara iemetienu un sandslīdi. Ļoti interesants kadrs var izdarīt uz gonkām. Ļoti labs iemetiens. Sacensība ar sevi. Boizceņu.
mēs redzam, kā pro vadītājiem ir ļoti sarežģīti braukt aiz street vadītājā. Redzam, kā pro brauc pirmais. Un tagad viņš brauc labāk. Tiesniešiem ir ļoti sarežģīti vērtēt, kad pro nevar braukt normāli, tāpēc kā street vadītājs viņam trauc. Trase ir 3 apli, uz katra apļa ir savas zonas, un pēc šā liela apļa vadītāji brauc uz finišu. Oi, nu viss. Šeit mēs redzam pro un street vadītājus, un ļoti interesanti, kurš uzvarēs šo driftu. Redzam, ka pro ar streetu ļoti labi brauc. Interesanti izskatās drona operatori, kā kiborgi jūs varat paskatīties. Šodien mēs varam redzēt, kā pro ir sarežģīti braukt aiz streetiem, un vajag zināt daudz nuances, lai to darīt labi. Un street vadītājiem arī vajag mācīties braukt aiz pro un negriezt stūri trasei.